te ir viss otrais pierakstīts, bet... Mēs beidzām ar to, ka krāsts bija restaurēts, viss ir kārtībā, bet bija viena nianse, un tā nianse bija sekojoša, ka man izskatījās, ka šajās te daļās roku balstos veikts zāģējums, un tas zāģējums ir veikts kaut kā laika gaitā, var redzēt, ka tas nav oriģināli, ka tur ir jābūt kaut kam. Un tīši vai netīši, bet palaimējās iegūt 1989. gada Saeimas pārbūves projektu, un tajā iekšā mums ir krēsls. Un krēsls ir ļoti labs materiāls, ka mēs redzam šīs te rozetītes uz roku balstiem. Protams, ka nav perfekts rasējums, bet tās formas var nolasīt. Un tas ir tas turpinājums, un tagad mēs pēc izgatavošanas varam teikt, ka tiešām tas krēsls ir pabeigts. Un kas ir izejas materiāls, tad vienā laikā tapa arī šīs te no satversmes šie te panti, 1. un 2. Un šeit mēs redzam, ka arī ir tādas pašas rozetītes. Šeit mēs redzam no malas, bet šeit no augšas. Protams, ka fotofiksācijas nav tik precīzas, bet izdevās arī rekonstruēt, kā tas varētu būt izsties. Un veikt šo te rasējumu, un pēc rasējuma arī izgatavot šīs te rozetes. Protams, skatoties šo te formu, kas mums jau ir jau tā kā špikers, varētu teikt, tā kā nobeigums. Un tagad pēc šīm te rozešu izgatavošanām mēs beidzot varam teikt, ka krēsls ir pabeigts restaurācijā un var doties tautās, es domāju. Un tagad tikai tāds process, ko sauc par izpēti, teorētiskā izpēte, un brauksim skatīties tās vietas, tos cilvēkus, tos objektus, tās adreses, kur šis krēsls varētu būt tapis, un visi tie cilvēki, ar ko šis krēsls ir saistīts. Tas ir ne tikai koka daļa izgatavotājs, tas ir tapsētājs, tas ir dizaineris. Mēģināsim apzināt visas tās adreses, un es arī kā amatnieks gribētu šos te meistarus visus izcelt, kad tie meistari, kas radīja to Saeimas interjeru. Tā kā metamies iekšā, braucam, skatāmies, būs interesanti. Uzsākot krēsla restaurāciju, visu laiku mēs gribējām noskaidrot, kas tad ir tas dizaina autors. Un, tas nebija daudz ilgi jāmeklē Ežens Laube. Ļoti slavens arhitekts, ja ne pats slavenākais arhitekts 20. gadsimtā. Un es baigi gribēju atrast to vietu, kur viņš varēja būt to Saeimas interjeru uzzīmējis. Un es domāju, ka mēs atradīsim. Mēs patreiz braucam uz to vietu, cerams, tur cilvēki mūs ielaidīs, parādīs, un ka tas ir tas pats gads, kur viņš varēja būt darinājis šo Saeimas interjeru. Izstāsta, ka iela ir īstā. Jā. Adrese nav mainījusies, adrešu numuri. Tepat kaut kur redzēja būt uz stūra vairāk, jā, tā te pati ēka arī būs. Te varam nolikties. Šī te būs īstā, jā. Ir pat vieta mums. Būs īstais dzīvoklis. Tātad 3. stāvs,
Mēģināsim iekļūt iekšā. Interesanti, mēs gaidām saimnieku, tas mums ielaidīs iekšā un mēģināsim atrast arī tos logus, kur savā laikā Eižens Laube pats ir arī skatījies un noķert tā laika tos 100 gadus seno pagātni. Laube, Eižens, profesors, Elizabetes 31A, dzīvoklis 6. Tad šajā te vietā. Šeit iespējams šajās telpās tapa šī krēsla skice. Iespējams. Pirms 103 gadiem, 1922. gadā, mēs esam Eižena Laubes dzīvoklī. Šeit ir rosījušās ļoti daudz idejas tieši arhitektūras kontekstā. Un kā jau es pieminēju, tad ilgu laiku arī šeit ir bijis arhitektūras birojs jau pēckara gados. Zīmīgi. Mēs redzam arī to skatu, kas savā laikā arhitekts ir mīlējis mākslu un arī šī ēka, ko mēs pretīm redzam, ka tā ir ļoti tāda sena un tas skats arī ir ļoti tāds iespaidīgs. Laube savā laikā bijis luterticīgs un tas bija atzīmēts pasē, vai mūsdienās to varētu tā iekļaut pasē vispār diez vai šādas lietas, ticības lietas. Bet, kā vēlāk izrādījās, tad mūža nogalē viņš ļoti pievērsās ticības lietām. Viņš tā kā vairāk arī sasaucās uz svētajiem rakstiem saistībā ar savu arhitektūru. Un, kā arhitekts Lejnieks saka, tad ļoti grūti vispār iztulkot un vispār saprast viņa domu gājienu, kā viņš šo te vispār sasaista šīs te divas lietas. Tur droši vien pētniecības lauks ir milzīgs, bet varbūt tā bija viņa arī izvēle, ka viņš savā pasē gribēja ierakstīt, ka viņš ir luterticīgs. Varbūt. Eižena Laubes dzīvokli mēs esam apskatījuši. Tagad dodamies uz to vietu, uz Latvijas universitāti, uz arhitektūras nodaļu, kas tika izveidot šajā ēkā. Ņemsim krēslu līdzi un iespējams, ka arī universitātē viņš savu tādas zināšanas un arī to vidi pakārtoja tam, lai projektētu to Saeimas ēkas interjeru. Tā kā dodamies uz Latvijas universitāti. Eižena Laubes vārds ir ļoti cieši saistīts ar universitātes telpām, ar arhitektūras fakultāti, kur viņš ir vadījis vienu no nodaļām, A nodaļu. Un tagad iesim Bēniņu stāvā, kur tajā laikā bija šī nodaļa. Skatīsim šīs vēsturiskās telpas. Krēsls atgriežas, varētu teikt, tā dizainētājā mājā, skolā. Un Latvijas vārds vispār arhitektūras ziņā ļoti cieši saistīts ar Latvijas universitāti. Mēs paskatāmies augšā uz griestiem, te ir lūkas, tas ir speciāli domāts arhitektiem, jo, kad arhitekti veica rasējumus, viņiem bija vajadzīgs apgaismojums, lai viņi varētu redzēt. Jā, un es runāju ar tā laika studenti, tagad jau kundze cienījumos gados, kur ir mācījusies šajā nodaļā 58. gadā, un viņi teica, ka tādu vārdu kā Eižens Laube vispār nedrīkstēja lietot. Un arī aiziet uz biblioteku, tur bija stendi, kur bija vienkārši aizklāts ar melnu palagu, uz šo mēs neaiztiekam. Tātad es domāju, ka tie studenti tomēr arī palīdzēja, ne tikai viņš pats, bet arī studenti palīdzēja tajā Saeimas interjeru, tajā izveidā, tas bija ātri jādara. Un, protams, pēc tam viņš šķiroja, kas ko kā papildināja, ievies savas korekcijas, bet varētu teikt, ka tā ideja tomēr ir arī birmojuši šajās telpās par to Saeimas interjeru. Tā ir ierasta prakse visās augstām izglītības zinātnes iestādēs, kad profesori un asociētie profesori, docenti, lektori iesaista studentus kaut kādos projektos. Tas arī mūsdienās notiek, un tajā laikā tas, ka jebkuram studentam, arhitektūras studentam, tas bija liels gods iesaistīties Latvijas Saeimas interjera projektēšanā, un tas arī viņi
bija tāds arī pagods. Tad Latvijas universitātē bija trīs šīs darbnīcas, ABC, Eižens Lauba vadīja A darbnīcu, B darbnīcu vadīja Štalbergs, un šī te kundze, kas ir mācījusies Latvijas universitātes arhitektūras nodaļā, atcerās, ka par Eiženu Laubu vispār nedrīkstēja runāt, bet šo te Sirmo kungu, Štalbergu, viņi bija satikusi vaigā. Tā kā, jā, kāds bija aizdevies trimdā un kāds palīdz. Tad citāts no kāda studenta, kur viņš tā kā raksta, kāds Eižens Lauba bija savā darbībā. Tad 6:00 vakarā viņš bija prom no universitātes. Viesībās ļoti maz piedalījās, taupīja savu laiku. No rīta agri cēlās ap 5, bet jau no 6 pieņēma tehniskos darbiniekus un būvuzraugus. Pie Laubas strādājot ap 100 gaismas ķermeņu esmu zīmējis pēc pastmarkas lieluma skicēm. Jāzīmē bija mērogā 1:1, pie kam sarežģītākajām detaļām firma izgatavoja koka modeli, kuru Laubi apskatīja un atdeva atlietu mālā. Es jau arī laikam nevienmēr biju pietiekami uzcītīgs. Reiz svētdienā tā ap 8 vakarā nogādāju Laubiem mājās zīmējumus. Izrādījās, ka viņš jau guļ. Kundze no otrā stāva palaida auklu, kurā es iesēju rasējuma rūvi. Rintiem galā. Nē, labs. Vēl? Cik tālu? Es domāju, ka šis krasts ir pelnījis nokļūt Latvijas universitātes augstākajā punktā. Citējot arhitektu Jāņu Lejnieku, tad, kā viņš saka, nebūs pārspīlēts, sakot, ka Lauba ir 20. gadsimta pirmās puses, ja ne visa 20. gadsimta latviešu arhitekts numur 1. Un es arī no savas puses varu teikt, un arī pievienojos arhitektam Grosbergam, atgādinādams būtisku Laugas īpašību. Viņš bija liels Latvijas patriots. Tas ir svarīgi. Mēs Latvijas universitātes mazajā aulā, un šī ir Eižena Laubas projektētā tribīne. Un kas ir interesanti, tad krēslam bija pazudušas šīs te rozetītes. Un te es ieraugu, ka 1928. gadā projektētā iekārta arī sastāv no rozetēm. Šeit ir tāda pumpiņa vidū, šeit arī ir pumpiņa vidū. Tātad mēs šeit varam kaut kādas līdzības sameklēt. Tas nav tālu no patiesības. Meklējam Evalda Vilsona galdniecību, un beigās izrādījās, ka tā atrodas Berga bazārā. Iesim skatīt Berga bazārā galdniecību savā laikā, droši vien, ka mūsdienās tas nav iespējams. Vispār nav iedomājams, ka kāds galdnieks varētu atļauties Berga bazārā sev galdniecību, bet mēs iesim sameklēsim to vēsturisko vietu, kur tas ir noticis. Ekskluzīva vieta, manuprāt, mūsdienās Berga bazārā galdniecība. Uzdevums atrast vēsturisko vietu, kur iespējams šis krēsls arī būtu tapis. Mēs esam Berga bazārā. Un kāpēc mēs šeit esam? Interesanti, ka šī ir bijusi Evalda Vilsona galdniecība. Cilvēks, kurš atnāk ar pilnīgi tikai maizes kumosiņu uz Rīgu, izveido milzīgu galdniecību, un viena no tām galvenajām telpām ir Berga bazārā. Šeit, šajā te vietā mēs redzam, un ir arī vēsturiskā bilde, pēc kuras varēja viegli rekonstruēt, kur Evaldam Vilsonam atradusies ir galdniecība. Un tās ir šīs te telpas, protams, mūsdienās tās ir rekonstruētas, remontētas, bet labi, ka ir rēķini, un tas mums uzreiz ir kā pierādījums. Kas tad ir izgatavots? Protams, mēs nevaram teikt, ka tieši Evalds Vilsons piedalījies pie šī krēsla izgatavošanas, bet ko viņš ir izgatavojis Saeimai? Tātad drēbi pakaramie, priežu koka, 24 gabali divsēžu krēsli, 8 gabali sēžu zāles logi un citas lietas, tātad dažās būdetaļas galdniecības izstrādājumi. Varbūt viņš arī bija tas cilvēks, kas izgatavoja, un tas krēsls tiešām ir izgatavots šajās telpās. Pagaidām to ir grūti pateikt, bet tas, ka Evalds Vilsons ir piedalījies Saeimas sēžu zāles interjera izgatavošanā, tas ir viennozīmīgi.
Tad skatoties šos te rēķinus un rēķinu datējums, datumi ir 1922. gada 3. 4. novembris. Tas nozīmē, ka pirmā Saeimas sēde bija 7. 8. novembrī. Un tas liecina par to, ka visi šie amatnieki ir cenšies šo Saeimas sēdi pabeigt un, protams, arī par to saņemt atalgojumu. Un ne tikai tas, bet arī redzam šo te vēsturisko bildi, kad 1922. gadā uzņemts pēc visiem remonta darbiem, pēc visiem dizaina elementu izgatavošanas un citām lietām. Tad šeit ir savākušies visi šie meistari, kas bija piedalījušies šīs Saeimas ēkas atjaunošanā pēc uguns nelēmas. Un viens no tiem ir Evalds Vilsons šeit priekšā. Viņu ļoti viegli pazīt, tādu apaļīgu seju. Nu jā, un manuprāt, šādi cilvēki, šādi meistari būtu ļoti jāciena, jāgodā un brīnišķīgi, ka mēs varam arī tās vēsturiskās vietas atrast. Es domāju, viņš būtu priecīgs. Jā, un šeit mēs arī redzam, ja, ka tā firma zīme viņa. Jā, 38. veikals. Jā, 38. Mēs tagad nepieņēmām līdzi, un mēs skatījāmies to karti. Tas arī ir otrais stāvs? 38. Tie veikali bija pirmajā stāvā. Man liekas, mēs skatījāmies, ka tas veikals varēja būt, viņš tieši sanāca šeit apakšā. Šīm telpām. Nu jā, tad otrajā stāvā ražoja pirmajā stāvā veikals standartiņš. Jā. Pētot arī šos te amatniekus, kas ir izgatavojuši Saeimā mēbeles 1922. gadā pēc ugunsgrēka, tad es atradu tādu uzvārdu kā Mārtiņš Pagasts. Un interesanti, es arī atradu to, ka viņš ir izgatavojis 2 izjaucams ozolkoku ēdamgaldus un dažādus ventilācijas caurumu aizliekamos, bet papētot vispār Mārtiņa Pagasta tādu radošo darbību, viņš ir ļoti ražīgs bijis. Un uzdūros adresē Bruņinieki 36. Kas šī ir pa ēku? Šī ēka ir viņa pasūtījums kā dzīvojamā, kā īres nams, kur ieguldīt naudu vai kā to teikt, ja, ko viņš nopelnīja ražojot šīs mēbeles, kur daži paraugi vēl ir saglabājušies. Tu varētu teikt, viņš šeit dzīvoja un paralēli arī visa ražošana notika. Jā, ražošana bija sētcēkā, tur dziļāk, un šī bija īres nams. Gan pats dzīvoja, gan arī citiem deva izīrēt. Jā. Un tur augšā ir cilnis ar, tur ir cik? Viņa, ģimenes locekļi, visi viņa bērni, 4 meitas un 2 dēli, ir iemūžināti uz šīs ēkas fasādes. Ienākot šajā namā, jau uzreiz kāpņu telpā jūtam, ja, kad šeit ir bijis meistars, šeit ir bijis amatnieks, šeit ir bijis mākslinieks ar tādu ļoti labu gaumas izjūtu. Un šis interjers saglabājies no tiem laikiem. Jā, visi oriģinālie koka paneļi. Un šeit tas no flīzītēm tāds speciāls dekoratīvs elements. Un tas viss ir saglabājies oriģināls. Un tāpat tās arī šie veidojumi. Ja? Tas ir tāds tipiskais jūgens stils. Jā. Un ienākot jau tajā kāpņu telpā, kaut kas tāds mums vispār ir saglabājies. Man uzreiz aizņēmās. Jā. Šajā namā ir ļoti daudz graznu telpu, bet kas šī pa telpa? Šī bija viesistaba Mārtiņam Pagastam. Bet te vienīgi saglabājusies ir viena vēsturiska bilde, kur viņš pats sēž pie galda svētku un ar saviem bērniem un kaimiņiem un draugiem atzīmē kaut kādu jubileju. Tā vieta ir precīzi šeit pat. Jā, tieši tas panelējums arī viss ir saglabājies līdz mūsdienām. Jā. Un te viņš pats arī galda galā arī ir sirmā vecumā. Jā. Viens no meistariem, kas ir arī darbojies ar iespējams šo te krēslu un vispār Saeimas sēžu zāles krēsliem, ir tapsētājs Stepermans, Jānis Stepermans. Un
kā es atradu informāciju, tad viņš ir bijis tapsētājs, tā viņš sevi dēvē, bet tas nenozīmē, ka viņš tikai mēbeles tapsējis ir. Ja? Viņš ir arī, pieņemsim, aizkaru šuvis, viņš ir arī Latvijas valsts karogu izgatavojis, un te var arī redzēt rēķinu, kad viņš ir veicis ādas piegriešanu sēdes zāles deputātu ministru sēdekļiem. 2500, tajā laikā droši vien vēl rubļi bija. Un viņa darbnīca savukārt atrodās šeit, Andreja Pumpura ielā 5. Un, visticamāk, ka tas ir šis te pagrabs. Es neticu, ka tajā laikā varēja atļauties telpas, kas ir augstāks par pagrabstāvu, bet tas pagrabs ir ļoti liels. Tas ir, var teikt, puspagrabs. Un darbnīca viņam pastāvēja kopš 1904. gada. Tātad Rīgā Andreja Pumpura ielā 5, un tā darbnīca ir atklāta 1904. gadā, 20. aprīlī. Interesanti, kā viņš arī varēja tikt pie tik lieliem objektiem. Tas ir Saeimas sēžu zāle pārbūve, tas ir arī prezidenta pilī dažādi darbi. Un atļauties šādas telpas, varbūt tajā laikā arī bija kāda pazīšanās, visticamāk, ka tā arī bija. Varbūt tas bija Ežena Laubs, tāds tā kā privātais, personīgais vai tuvais meistars, kas iespējams ir izgatavojis šīs te kaut kādas tapsējuma daļas šiem te krēsliem. Bet, protams, ka mēs visu tikai tādā abstraktā līmenī runājam, jo tāda īsta pierādījuma nav, bet, ēka pat pa sevi skaista atrodas centrā, un darbnīca viņam ir bijis ļoti, ļoti ilgu laiku. Tad Jānis Stepermanis, atceramies šo te uzvārdu. Eižens Laube savas profesionālās arhitekta gaitas uzsāk pie arhitekta Pēkšēna, bet 1907. gadā viņš izveido pats savu arhitektu biroju. Un, tas vispirms atrodas Marijas ielā 33, bet pēc tam Lāčplēša ielā 70 mēs redzam šo te ēku. Un tas pastāvēja līdz 1914. gadam. Šajā savā arhitektūras ateljē, kā viņš viņu sauca, attīstīja īpašu rosību, piesaistot daudz dažādus arī ārzemju arhitektus. Vienu brīdi pat strādāja 2 Prāgas arhitekti. Tātad viņš arī bija internacionāls, tātad piesaistīja dažādus meistarus. Kā viņš pats arī raksta, tad viņš nemīlēja arhitektu birojus. Viņš nebija to piekritējis, uzskatīdams, ka tie nenāk par labu arhitektūrai. Laubem patika visas detaļas zīmēt pašam. Tas nozīmē, ka viņš katru niansīti arī pats izzīmēja. Visticamāk arī šī te krēsla mazākās detaļas, arī tā skaitā tās rozetes. Kā piemēram arī milzīgajai ķemeru viesnīcai, jeb sanatorijai, viņš zīmēs arī interjeru detaļas, tad liels objekts, bet viņš ir pievērsies ar savu darbu katrai niansītei un detaļai. Un apbrīnojam kārtā Laubem šo principu būt klāt visos savos arhitektoniskās ieceres realizācijas sīkumos izdevās īstenot arī lielos objektos, kā piemēram ķemeru sanatorijā vai viesnīcā Roma. Un visticamāk, tas arī bija saistībā ar Saeimas interjeru. Tā kā šeit Eižens Laube, tas ir viņa pirmais ateljē, pirmais birojs. Pēc tam jau viņš arī atzīst, ka tie biroji varbūt no prakses ņemot nemaz nav tik labvēlīgi tai viņa karjerē, izaugsmē un kopainē. Mēs atrodamies Latgales ielā 138. Tajā laikā tā bija Maskavas iela 138. Un šajā vietā bija Jāņa Vilnraga galdniecība. Tagad šeit ir laukums, šeit ir pagalms. Tajā laikā tā bija divstāvu ēka, kur Jānis Vilnrags arī darbojās kā amatnieks. Un manās rokās ir rēķins par to, ka Jānis Vilnrags ir izgatavojis ozolkoka tribīni, 2 žurnālistu un ložas kopsēžu zālē. Un tātad man instinktīvi šķiet, ka šī varēja būt tā vieta, kur šis krāsas varēja tapt.
varbūt Jānis Vilnraks bija tas cilvēks, kas vienkārši apkopoja šos te visus iepriekš redzētos amatniekus, bet kaut kā man šķiet sajūtu līmenī, ka tas varēja notikt šeit. Jūlija mēnesī ir parakstīts līgums un novembra mēnesī jau darbi ir pabeigti. Tātad tas noticis ļoti ātri, un es domāju, ka viņš iesaistīja ļoti daudz savu amata brāļu šajā procesā. Tie kogriezēji, tapsētājs, galdnieks, pulētājs, un ka šo darbu varēja tikai paveikt tāds komandas darbs, kopējs darbs. Kādā vācu izdevumā es atklāju informāciju, kad Jānis Vilnraks šajā galdniecībā ir izgatavojis prezidija iekārtu diplomātiem un reģionālajiem pārstāvjiem. Tas par kaut ko liecina, par to, ka šāds darbs viņam tika uzticēts. Un, ja mēs tā varam iedomāties, ka jebkuram meistaram to uzticēja ļoti kvalificētam. Un šajā gadījumā Jānis Vilnraks ir mācījies Vācu biedrības skolā, un tās ir tās tašas telpas, kur esmu mācījies jau kā restaurātora profesiju ieguvis. Šeit kādreiz bija galdniecība, vēlākos gados Jānis Vilnraks izputēja viņa galdniecība, nezinu, kas tam bija par iemeslu, un tāpat arī vairs nav viņa šī ēka. Ja mēs runājam par Saeimas namā amatniekiem, meistariem, tad mums obligāti ir jāapskata arī Rikards Maurs, tēlnieks, skulptors, kurš ir izgatavojis Saeimas namu šo te ģerboni. Kas, protams, laika gaitā ir pazudis, tas tika atjaunots 90. gados. Un Rikarda Maura darbnīca atradās šeit Pēterbaznīcas laukumā. Tajā laikā tas bija reformācijas laukums. Reformācijas laukums 19. Un šo te ģerboni viņš ir izgatavojis 1922. gadā, un rēķins par šī te ģerboņa apmaksu Saeimas komisijai ir uzstādīts 3. novembrī. Tātad arī centies pirms pirmās Saeimas sēdes to izdarīt. Rikards Maurs bija ļoti populārs tā laika skulptors, un viņš ir ļoti daudz dažādas pasūtījumus veicis, bet droši vien, ka slavenākais ir šis te Saeimas interjers un šis te lāčplēšs, kas savā laikā ir bijis Saeimas nama fasādē. Un šeit es arī esmu ieguvis Ežena Laubes skici, pēc kuras tad viņš arī šo te ģerboni ir izgatavojis. Un ne tikai kogriezumi, bet arī dažādas bronzas detaļas ir bijuši viņa pārvaldībā, kas attiecās uz Saeimas namu. Rikarda Maura darbnīca atradās šeit Pēterbaznīcas laukumā 19. Tas bija puspagrabs. Mūsdienās tā ir jauna ēka, jo Otrā pasaules kara laikā tā tika nopostīta. Un, kā atcerās rakstnieks, mākslas kritiķis Pāvils Gruzna 1924. gadā. Man no darbistabas loga allaži redzama apaļā augstskolas zvaigžņu lūkotava un smaila Pēterbaznīcas tornis. Viņi abi ir manas sajūsmas objekti. Vienā saspundēta zinātne, Kastipra salus muciņā, otrs ar aso īleni dur debesīs un atgādina man mūžības vārtus. Un Pēteri ar atslēgām, kurš ir visu slēdzēju un naktsargu patrons. Kā man neskumt, kad dabūju dzirdēt, ka Pētera torņa smailums esot nošķiebies par 81 centimetru. Tā jau viņš var sagāzties uz vienu sānu un izdauzīt logus skulptora Maura darbnīcai, kura gandrīz zem paša torņa. To raksta mākslas kritiķis Pāvils Gruzna 1924. gadā.